Podkāsta draugi Spilva, Labreins. Komentēšanas vēsturē mums gadījumi ļoti spilgti, kur komentētājiem ir pašāvies vaļā. Tev arī esot kaut kad pašāvies vaļā, ne, Anatolija? Nē. Nav tev pašāvies ar kaut kādiem tur tādiem sulīgākiem izteikumiem? Nē, es parasti paspēju nospiest pogu, nospiest mikrofonu. Bet ir gadījies tā, ka gribās kaut ko sulīgāku pateikt? Ļoti gribas, jā, bet nedrīkst. Tev ir diezgan tāda fenomenāla atmiņa. Pagaidām uzsūdzos, jā, bet ar to vien ir par maz. Atkal jāceras, atkal uz darbu jābrauc, kaut ātrāk būtu sestdiena vai piekdienas vakars. Es tā nekad nedomāju, kaut vai tāpēc, ka man sestdienās, svētdienās arī ļoti daudz ko darīt. Bet tagad redz ienāk pauze, kurā, man liekas, grāmatas vien vispār nav lasījusi, vai ļoti minimāli ir lasījusi. Dažreiz klausies, un tu jūti, ka viņš grib kaut ko pateikt, bet nezina kā. Par zaudējumu nav jāpriecājas, bet zaudējums nav traģēdija. Traģēdija tad, ja kāds tuvs cilvēks nomirst, tā ir traģēdija. Jā. Zaudējums sportā tā nav traģēdija, lai cik sāpīgs tas būtu. Man liekas, nekad neviens nav jautājis vēl. Vismaz gadus 20 noteikti. Jaunākā izgaismots epizode ir klāta. Sveiciens visiem un paldies, ka jūs klausāties. Paldies, ka arī padalāties ar izgaismots stāstiem citiem. Es patiešām to ļoti, ļoti novērtēju un tas daudz nozīmē. Arī tie komentāri, ko jūs ierakstāt mūsu portālos, vai tas būtu YouTube vai Spotify, tā kā liels paldies. Es ar viņu gribēju sarunāties jau kādu laiku, jo man šķiet, ka viņam ir ko sacīt. Un tas ir sporta žurnālists un komentētājs Anatolijs Kreipāns. Uzzināsim, kas tad notiek Kreipāna prātā. Man ir prieks, ka tu esi piekritis būt izgaismots podkāstā, kur mēs, protams, ka par sportu arī mazliet parunāsim, jo sports jau ir skaidrs, ka tas ir kas vairāk tavā dzīvē, vai ne? Tas ir, es teikšu, neatņemama sastāvdaļa, tad tas būs ļoti pieticīgi teikts. Varbūt negluži sports kā tāds, bet tas, ko es daru, tā ir tāda dzīves sastāvdaļa. 24/7 noteikti nē, tas būtu pārāk kaitīgi. Tāpat kā jebkas 24/7 kaitīgi, vajag tomēr kaut ko pamainīt. Emociju dēļ, uztveres dēļ, zināšanu dēļ, redzesloka dēļ un tā tālāk un tā joprojām. Un kādreiz bišķi atslēgties no tā visa, bet principā tas ir, es jau daudzās vietās un neskaitāmas reizes esmu teicis, ka ja kādā ziņā man ir paveicies, tad šajā ziņā pilnīgi noteikti, jo es savu darbu neuzturu kā darbu, bet kā savu aizraušanos, kā turpinājumu visam tam, kas man visvairāk interesē un tā tālāk. Un es nebraucu uz darbu, tā kā daudzi cilvēki, droši vien daudzi, es nezinu, cik daudzi tā dara, ka viņi brauc uz darbu. Atkal jāceras, atkal uz darbu jābrauc, kaut ātrāk būtu sestdiena vai piekdienas vakars. Es tā nekad nedomāju, kaut vai tāpēc, ka man sestdienās, svētdienās arī ļoti daudz ko darīt. Tu pieminēji to aizraušanu. Zini, mana tāda viena no aizrautībām arī, kas man ļoti patīk, ir mūzika, un tad šajā podkāstā, sākumā es arī saviem ciemiņiem dāvinu plati no Downstreet. Man nav kā atskaņot plati. Bet Anatolija, tas ir pienācis laiks. Es atradīšu pie kā atskaņot. Es ticu, ka tu atradīsi. Jā. Jā, un es pat zinu, pie kā es atskaņot. Ir pat plāns jau gatavs. Jā, man ir jaunākajam dēlam, es nezinu, kur viņš dabūja. Es pie viņa iebraucis, biju ciemos kaut kad pēc kaut kad janvāra beigās, man liekas, februāra sākumā, un pēkšņi skatos, viņam atskaņoties kaut kāds vecs. Jā. Izrādās, tas bija arī iepriekš, kad es biju pie viņa iebraucis. Tikai es nepamanīju, viņš nebija tik redzamā vietā nolikts. Jā, un tagad ir. Jā, un viņš teica, un viņam tur viens draugs ir, viņš armijā, viņš profesionāls armijas cilvēks un ļoti nopietns tādā ziņā, armijas ziņā. Un viņam tur viens pazīst draugs, kam bija plates, un viņam tur plates, es cinu. Man būs, kur atskaņot. Tev būs, kur atskaņot? Man būs, kur atskaņot. Nezinu, ko tavs dēls teiks par to, ko es tev esmu izvēlējusies, bet... To es vēlāk pastāstīšu. Man, piemēram, bija tā. Es tev teikšu godīgi. Es svārstījos, man bija, es domāju par tādu rock mūziku riktīgu, tur man bija Deep Purple, Led Zeppelin. Tas man galvā vārījās. Tas ir atkal no... studiju laikiem vēl. Nevar jau saprast, bet beigās es izvēlējos kaut ko pilnīgi citu. Piemēram?
Man ir tā plata tagad. Tev jau viņa dāvināšu tulīt. Bet ko tu domātu? Būtu palīdzējis, zini, kas būtu palīdzējis pēdējā priekšpēdējā dziesmu par dzīvi man bija uzaicinājuši radios. Nedzirdēju. Es jau parasti smējos, ka viņu uzaicina. Laikam vairs nav ko aicināt, tāpēc jūs man aicināt tagad. Šai gadījumā tas tā gluži nebija. Tur bija olimpiskās spēles, viss pārējais, un Ines Vaikola tieši grasījās braukt uz Milānu. Viņi tur gribēja dažus padomus, un to es nepateicu ārpus ētera. Un tad tur vienmēr tie, kas nāk, viņiem vajag 5 kaut kādas dziesmas. Dziesmiņas, jā. Un tad būtu apmēram. Bet tas arī. Labi, kā tu domā, ko es tev varētu būt izvēlējusies? Nezinot tās tavas 5 dziesmiņas, kas tev bija. Kris arī kaut kas varētu būt. Varētu būt. Es nezinu, kā viņu sauc vārdā, uzvārdā. Man viens gruzīņu kolēģis atsūtīja. Es pēc tam atradu, tas ir arī YouTube'ā. Afroditi, tā meitene ir, bet kā viņa īstais vārds uzvārds, es nezinu, bet viņai viens gabals ir super vienkārši. Gruzīņu valodā viņš man atsūtīja ar vienu teikumu, tev patiks. Un patika. Jā, un to es kā pirmo tajā dziesmu par dzīvi pasūtīju, un es uzliku to pirmo. Tad ir Coins, man patīk, es viņu pirms dažiem gadiem tikai atklāju tādu pilnīgi nejauši. Un man toreiz vēl, tagad man viena radiniece, diemžēl tikai dzīve Kanādā. Toreiz viņas vēl viņiem mamma bija dzīve, un es viņiem kaut kā uzrakstīju, vai ko teicu, jau klausoties, izrādās. Viņas man gan arī izsmēja, kā, tu nezini Koenu? Es saku, tagad zinu. Jā. Koens burvīgs, jā. Jā, gan. Bet to dejo ar mani un tā tālāk. Jā, es nezinu, ko lai es tagad daru, jo man nav. Nē. Man nav ne mīļākā stila, ne mīļāko tādu, ko, tas būtu kaut kam fans. Jā, vienkārši no solistiem, kā var nejūsmot par, piemēram, Freddie Mercury. Bet, protams, jā. Klasika. Un tā tālāk, jā, tas pats. Tie paši Smokey arī no. Jā. Labi, Kris Normans, viņš atsevišķi jau sen, bet vienalga. Bet man kāds noskaņojums. Un tā, tu kādreiz kaut ko uztier un tu noklausies līdz galam. Kādreiz neklausies, gandrīz, neteiksim nemaz, bet nedaudz paklausies. Klausies. Labi. Es pati biju ļoti priecīga par savu izvēli. Nezinu. Tad jau ir skatībā. Var sakot, es kaut kā domāju par to, ka tu varbūt tad, kad tu arī esi kaut ko pastrādājis labi, tev varbūt vajag atpūsties, vai arī gluži otrādi tev vajag noskaņoties darbam, tad vēl es domāju par to tavu īstenībā darba un tavu prāta to fenomenālo daudzpusību. Un man zināmā mērā iedvesmoja arī mani kolēģi sporta Džeki no 900 sekundēm, ar kuriem mēs par sportu runājam, Toms Prāmnieks un Kaspars Dvīnskis. Viņi kaut ko varēja pateikt. Viņi ir tā, kas man patīk, ka kaut kas beidzās sportā, tur pieņemsim. Un es saku, tad jūs tagad varēsiet atpūsties mazliet. Viņi tā pastāsta uz mani Kristi. Un tu saproti, ka sportā visu laiku ir tā kā mainās, tu nekad nav kaut kāds brīdis. Un tā tad, Anatolija, es tev, atpūsties kādreiz vajag, bet tu pēc kaut kādām garākām pārēdēm, pat ne pēc garākām, pēc tādām ļoti emocionālām, ir īpaši tad, kad tu domā, tas vēl beidzas, pusnakt, piemēram, un tad, kad tu tajā brīdī domā, es tagad, kad braukšu mājās, tev uzreiz iešu gulēt, pilnīgākās muļķības. Neatslēdz jau uzreiz tās smadzenes. Un labākās zāles, kā aizmigt, ir kaut ko palasīt. Pilnīgi nesportisku, absolūti. Ko tu palasi parasti? Man vienmēr ir blakus kāda grāmata. Tas varbūt pat detektīvs. Bet diezgan drīz tās rindiņas sāk lēkāt, un tad tu saproti, tas brīdis ir klāt, tagad var gulēt. Tas tā kā sportists saka, viņi nevar aizmet pēc tam. Hokejs vispār uz 3-4 nevar. Tad sporta komentētāji tas pats. Tu neatslēdzies tik ātri, tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Klau. Tātad, Anatolija, es tev izvēlējos absolūtu klasiku. Es tev izvēlējos Vivaldi 4 gada laikus. Tas man patīk. Jā, jo man šķiet, ka tas ir tik mainīgi. Tas ir viens no nedaudzajām klasikām, ko es zinu. Kas tas ir? Un tik mainīgi, un zini kā, tik dažādi, un brīžiem tik nomierinoši. Un tad atkal, piekrītu. Vai ne? Un tad man šķita, ka tas ir tā kā arī
Tad sportā jau arī. Tas visu laiku mainās. Ir sporta veidi, kas ir vasarā, tad atkal nāk rudens, atkal notiek tā maiņa, mēs pārējam uz ziemu. Viss, Tev arī vienas pārēdes laikā mainās. Tev ir emocijas uz augšu, emocijas uz leju. Un tev dažreiz gadās arī kaut kas bezemocionāls un diezgan garlaicīgs. Un tu nedrīksti pieļaut, lai tas nabaga skatītājs, kurš to skatās, tevis dēļ garlaikojas vēl vairāk. Tu man tagad tūlīt, es tev dodu plati, bet es par šo gribu dzirdēt. Ko tu dari tad, kad tu jūti, ka... Stāstu pekstiņas dažādas. Kas ir tie? Nopietni. Labi, izstāst, piemēram, ir super garlaicīga spēle, un tu man teici, ar citu pirms šī podkāsta, es ceru, ka es neaizmigšu. Es tiešām ceru, ka tu neaizmigši šī podkāsta. Nē, tagad nē. Bet ko tu dari, ja tu jūti, ka tā tagad ir garlaicīgi, nekas labs arī turpinājumā nebūs? Vienmēr ir ļoti daudz, kas sagatavots. Tie fakti? Kas neattiec tieši uz šo spēli, bet kas varbūt kaut kādā tā notikuma vai to sacensību vai spēles vai kaut kādā kontekstā noderēt. Un man bijuši ļoti labi skolotāji, kuri man ir iemācījuši vismaz 3-4 ļoti svarīgas lietas, kurām es arī vienmēr, pieturos ar abām rokām, un viena no tām lietām ir tā, ka tev tai pārraidē jāsagatavojas, tā kā 2 vismaz. Viss kaut kas var notikt. Vienreiz notika, ja jūs to vēl neziniet, cilvēki stāstīšu, kas notika, un tad tev kaut kas arī ir, ko tu vari kaut kā, galu galā daudz, kas ir sakrājies arī no pieredzes, no gadiem, un to tagad tā grūti uzreiz konkrēti pateikt, kas tas ir, bet var atrast, jābūt, lai varētu atrast kaut ko tādu, lai tas cilvēks ekrāna tajā pusē nepārslēdz citu programmu vai neaizmieg. Jā. Zināt, tu teici, izstāstīšu vēlāk, lai mēs neaizmirstam. Vēlāk tas ir tagad, es domāju. Jā. Tā, es to uztvēru kā pārbaudījumu un augstu. Es patiešām esmu ieklausījies, jo tas bija sen 97. gadā, man liekas, Champions League spēle futbolā. Un tā ir klasika. Tie, kas zina, tie man vienalga kaut kādas tikšanās reizēs pajautā, pastāst, kā tur bija toreiz ar to futbolu, ar tiem vārtiem. Un Champions League spēlē Madrides Real pret, man liekas, Leverkusen. Nav svarīgi, komandas iesildās. Parasti jau pārējais sāks minūtes 10 iepriekš. 10 vai 15, tu tur vari apstāstīt kaut kāds aizkulis, kaut ko, kas pirms tam, kā pirms spēles, kāda jaunuma pēdējā. Un iesildīšanās laikā salūza futbola vārtiem augšā, kur tīkla stiprinājums, kaut kas tur salūza. Strons salūza, tad nomainīs vārtus un viss. Paiet 10 minūtes, spēlē jau vajadzēja sākties. Paiet vēl 15 minūtes. Paiet vēl 15 minūtes. Labi. Un tu tikai runā, jā? Nē, man bija daudz, kas sagatavos par spēlētājiem, vēl par kaut kas man vēl bija. Tad es atcerējos praktiski visu, ko es biju līdz tam lasījis, dažādi treneru grāmatās un vēl kaut kur, kurš treneris rīkojās, ko viņš darīja komandu tam līdzīgā situācijā. Tas iesildies. Tev pat bija jau tāda informācija. Jā, man bija diezgan, pāris piemēri man bija ļoti labi. Un ko viņi dara tajā brīdī ar komandu, kā kurš rīkojās un kāds tam bija rezultāts. Tu esi gatavs, viss tev tūlīt jāiet laukumā, un pēkšņi tev pasaka, večs arī būs pauza. Mēs nezinām, cik gara. Jā. Tā pauza ilga gandrīz stundu. Es jau beigās sāku uztraukties. Es domāju, tā. Otrais to pašu stāstīt nedrīkst. Kaut ko mēģināsim. Paralēli vēl bija citas spēles. Tur tie spēlē. Tajā laikā internets vēl nebija tik attīstīts kā tagad, bet jau varēja uzzināt. Un tagad es ieraudzīju, ka beidzot nes iekšā tos rezerves vārdus atveduši. Bija nianse. Parasti jau ir tā, ka tu izslēdz mikrofonu, tā saucamie tehniskie sakari. Tu nospied, tu pasaki kaut kādu neparedzamu pauzi, uzlieciet ar multens kaut kāds vēl kaut ko. Tas arī laikam bija likteņa pirksts, jo tajā reizē man bija kaut kāda tā studijā, tā sauktā garnitūra tāda, ka man varēja pateikt, es nevarēju neko pateikt, atslēgt mikrofonu un pateikt, meitenes uzlieciet vienalga ko, kamēr tur nomaina. Tad, kad es pārtraukumā aizgāju pie tām sievietēm, kas tur sešas un klausties,
Tu tur visu kaut ko stāsti? Negribējām tevi traucēt. Jā, apmēram, ko mēs tur tagad tevi atslēgsim. Un tas bija tāda, laikam, vienīgā tam līdzīgā reize, bet pietiekami pārliecinoša, lai es saprastu, ka tiem vecajiem korifejiem, tā laika komentētājiem, kad es vēl pat nebiju sācis to darīt, bija taisnība. Tev jāsagatavojas tā kā uz 2 pārraidēm. Viss kaut kas var notikt. Un tāpēc arī, kad ir kaut kāda garlaicīga spēle, tu atradīsi kaut ko. Protams, ja tu te esi gadījies, ja tu sāc tam gatavoties spēles dienā un pirms tam tu vispār neesi tam sekojis, tad tu neko neatradīsi. Bet es esmu arī vispār lasījusi, ka tev ir diezgan tāda fenomenāla atmiņa. Pagaidām uzsūdzos, bet ar to vien ir par maz. Visu nevar atcerēties un visu nav iespējams un nevajag atcerēties. Vajag zināt, kur var ātri atrast. Lai varētu ātri atrast, vajag sagatavoties. Viss ir vienkārši. Visu paredzēt nav iespējams. Nekad. Ir situācijas, kad pēkšņi tev parādās laukumā kāds sportists, kur tu nezini, kas tas tāds. Bet par laimi es esmu kaut kā laikam ar gadiem ietrenējies, runājot paralēli atrast telefonā, kas tas tāds ir. Lai nebūtu gara pauze. Kā tev šķiet, kas ir grūtākais sporta komentētājiem vispār? Vismaz tev. Droši vien katram varbūt tas ir citādāk, bet kā tu varbūt? Kaut kas tik ļoti grūts, es nezinu, vai es to darītu. Izaicinošākais? Izaicinošākais ir neapnikt skatītājiem. Nekļūt par tādu, kas māca, kā tur pareizi kaut kas jādara un tā tālāk. Tur tāda ļoti tā robeža tāda, caurspīdīga, teiksim tā, bet... Kad komentētājs nekļūst par dīvānu ekspertu, tu domā? Apmēram, ko tā. Es tāpēc dažreiz arī tā pa jokam pasaku, ja mēs būtu laukuma mammas, taču zinātu, ko darīt. Kā tev šķiet vispār, kādām prasmēm, kādām īpašībām ir jāpiemīt mūsu laikos labam sporta komentētājiem? Es domāju, visos laikos, ne tikai mūsu laikos. Mūsu laikā, diemžēl, ļoti nākusi klāt valoda, jo es dažreiz paklausos, tik piesārņot latviešu valodu, es neatceros kādī tagad ar visādiem franšīzēm, ko tur vēl, un nezinu, ko varētu domāt, latviešu valodā vārdu nav, cik uziet. Ar visādām ekspektācijām, un nezinu, tas pat cilvēks vispār zina, ko tas nozīmē, kad lieto šo vārdu. Domāju, ka viena daļa nezina. Un tās ir arī tās lietas, ko savulaik mācīja, skoloja. Tev pirmkārt jāpārzina tas, par ko tu runā. Tev tam regulāri jāseko. Tev jābūt tēmā, kas saka, regulāri. Otrs, tev jāprot par to interesanti pastāstīt. Lai interesanti pastāstītu, tev jābūt pietiekami labam vārdu krājumam. Bet tagad redz ienāk pauze, kurā, man liekas, grāmatas vien vispār nav lasījusi, vai ļoti minimāli ir lasījusi. Dažreiz klausies, un tu jūti, ka viņš grib kaut ko pateikt, bet nezina kā. Viņam trūkst vārdu, lai neatkārtotos, lai nebūtu tas banālās frāzes visu laiku un tā tālāk. Un tāpēc es visiem jaunajiem kolēģiem saku, lasiet grāmatas, lasiet daļliteratūru, pat svešvalodā lasiet un kaut kāda interesanta lieta, padomājiet, kā to varētu interesanti latviski pateikt. Man bija tāds labs treniņš. Tagad es to retāk varbūt daru, bet arī, ko es arī dažiem jaunajiem kolēģiem esmu teicis, kas man to teica, vai Juris Robežnieks vai Gunnārs Jakobsons, viens no viņiem, ka tu kaut kādu epizodi iedomājies vai ko, un nevis tur 10 sekundes, minūte, 2, izstāsti to 3 dažādos veidos. Labs treniņš. Labs treniņš, tas tu attīsta pirmkārt iztēli, izteiksmīgumu, valodu un tā tālāk. Un, lai cik tas nebūtu dīvaini, dažreiz tās epizodes ļoti tuvu tekstam atkārtojas. Ko tas it kā izdomājis. Mums kaut kādas spēles, ja notiks tas, tā, man par to ir tas sakrāts, par to tas. Vienā gadījumā tas notiek. Kā to varētu pastāstīt? Tā ir bijis, un tad tas sāc domāt. Kaut kāda
kosmoss iedarbojas vai vēl kaut kas. Es tev gribēju par tām emocijām jautāt. Ir jau arī, tu pats labi zini, komentēšanas vēsturē mums gadījumi ļoti spilgti, kur komentētājiem ir pašāvies vaļā. Tev arī esot kaut kad pašāvies vaļā, ne, Anatolija? Nē. Nav tev pašāvies ar kaut kādiem tur tādiem sulīgākiem izteikumiem? Nē, es parasti paspēju nospiest pogu, noslēst mikrofonu. Tev rokas ir veiklākas, jā? Jā, man garas rokas un pietiekami veiklas joprojām, jā. Es parasti paspēju izslēgt, jā. Bet ir gadījies tā, ka gribās kaut ko sulīgāku pateikt? Ļoti gribas, jā, bet nedrīkst. bet ja ļoti gribas, tad drīkst, bet nē, es šajā gadījumā tas ieturēts. Tas nestrādā. Tas viss ar laiku es to par rutīnu nesauktu, tā nav rutīna, vienkārši tā laikam tāda profesionālā pieredze, ka tu to uztver netik sakāpināti. Jā, tev varbūt vārās, bet tu proti to kaut kādos rāmjos ielikt. Protams, ir dažreiz tur tiesneši apvainojušies, dažreiz arī spēlētāji, bet tā ir tāda ļoti īslaicīga apvainošanās. Es nevaru nosaukt nevienu cilvēku no sporta aprindām, ar kuru man būtu sliktas attiecības. Vismaz no manas puses noteikti. Varbūt kādam ir pret mani tur kaut kāds sliktas domas. Tās vairs piedodiet, nav manas problēmas. Bet mēs vienmēr kaut kā kopīgu valodu esam atraduši, jā, un es nekad neesmu, un es ceru, nekad nesaku nekad, bet es ceru, ka šajā gadījumā drīkst teikt, neesmu pārkāpis vienu nerakstītu likumu. Dēļ kaut kādas lētas sensācijas, dēļ kaut kāda lēta pārsteiguma dēļ nedrīkst pievilt uzticību. Uzticību iekarot ir ļoti grūti, negrūti, bet tas ir ilgstošs process. Es atceros arī savus žurnālistu karjeras sākumu. Es tomēr daudzus gadus biju tikai rakstošais žurnālists. Es vairāk kā 10 gadus padomu jaunatnē nostrādāju. Toreiz pārtap arī par Latvijas jaunatni. Labrītā es laikam 1 gadu paspēju. Katrā ziņā līdz kaut kādam 94. gadam es biju praktiski tikai rakstošais. Man šeit uzaicināja kaut ko komentēt, ko es labāk zinu. Bet tie bija tādi gadījumi, raksturs tam visam bija. Un pa to laiku es iemantoju sev uzticēšanos. Un, tas ir tādā līmenī bieži vien aiziet, ka tu pat nejautā. Tev tāpat izstāsta daudz ko. Bet tiklīdz tu kaut vienreiz to pārkāpsi, atpakaļ ceļa vairs nebūs. Pazaudēt to var burtiski 5 sekundēs. Un tas ir principā uz visiem laikiem. Tā nav, ka tev neviens nerunās. Runās, bet tev neko nestāstīs. Tā ir. Tādu. Bet tas ne tikai sportā, tas visur. Tas visur. Dzīvē. Dzīvē kā tādā. Tas ir, jā, ne tikai šajā profesijā. Jā. Un to kaut kā vajadzētu ievērot, jo es gan neteikšu, ka mani kolēģi to īpaši neievērojas tādu kliedzošu gadījumu, tādu spilgtu nevienu nevar nosaukt, ka kāds tur būtu, nezinu, kaut ko izmantojis. Bet, ir bijuši gadījumi, teiksim, tā, kad 92. gadā atjaunojās Latvijas basketbola izlase, un kad kļuva zināms, ka, teiksim, Gunters Svētīgais Miglinieks spēlēs NVS komandā. Mēs braucām kopā no brocēniem no spēles, viņi VFA spēlē reiz abi. Pa ceļam, jāpājot, viņi arī izstāstīja, ka mēs to un to, pēc viņiem, protams, abiem pajautās. Es to drīkstu publicēt? Saka, jā, bet tas nav nekas slēpjams. Nākamā dienā, aiznākamajā vai kad iznāca Latvijas jaunatnē, jau bija avīze, kur pirmā lapā bija abu brāļu bilde, viņi bija pārplēsti tā uz pusēm. Bija Igors un Raimonds Miglinieks, ka viņi nespēlēs abi vienā komandā. Bet pat tādas lietas, protams, var arī nejautāt, nekas jau nebūtu. Es nedomāju, ka man būtu ar viņiem sliktākas attiecības abiem kā tagad. Bet tomēr, labāk tādas lietas pajaut. Man ar laikam ir tāda sajūta pēc tāda pārliecība. Tas arī ļauj kaut kā dzīvot ar tādu lielāku mieru sirdī. Jā, jo pēc sirdsmieru, ka tu esi izdarījis nenodarot pāri cilvēkiem. Par mani jau kādreiz daži smējās, saka, tu jau pārāk uztraucies par dažādiem sīkumiem, ka tu tur kaut ko nepareizi pateici vai vēl kaut ko. Tagad, protams, tas tā nav, bet kādreiz man bija tā, ka tu brauc sabiedriskā transportā, man liekas, ka visi uz tevi skatās. Tas ir tas,
kurš tur nepareizi kaut ko pateica. Vai tu vispār lasi, piemēram, kādus komentārus, vai tu pārdzīvo kādus komentārus? Tu nelasi. Jo... Speciāli nelasu. Nu, kaut kur kaut kas parādās. Jā, es izlasu, bet man par kāpēc man jālasa komentāri no svešiem cilvēkiem, no cilvēkiem, kas pat savu vārdu uzvārdu neraksta, dažādiem nikiem slēpjas. Kāpēc? Kāpēc man jābūt svarīgam viņu viedoklim? Nu, ja kāds man grib kaut ko, es esmu brīvi pieejams Facebookā, man nav tā, ka man var rakstīt tikai draugi. Lūdzu, jebkurš var uzrakstīt, jebkurš var... Arī labas lietas. Messengerā uzrakstīt, arī sliktas var uzrakstīt. Kādreiz arī tev spēles laikā kaut ko atsūta, ka tu tur kļūdījies. Jā, paldies. Es vienmēr pasaku paldies par to. Kad es varu kļūdīties? Jā, protams. Pārteikties vai vēl kaut ko. Bet man lasīt... cilvēku viedokļus, kuri lielākā daļa, principā, īpaši pat nesaprot, par ko viņi raksta. Man ir sava teorija par to. Liela daļa, lielākā varbūt nē, bet liela daļa, man liekas, tie cilvēki, kuri citādāk neko nevar izpausties. Tā ir vienīgā vieta, kur viņi var, tad es tagad, un tad viņiem ir sacensības, kurš kaut kur iebīgāk uzrakstīs. Man dažreiz atsūta daži tur kolēģi paziņas, šito lasīja. Pasmēdi, ko. Kā es viņiem varu palīdzēt? Parunāsim par komentāriem, piemēram, par sportu, kas, man liekas, arī ļoti tāds atsevišķi liels temats, ir, kur ir tas, zini, kad veicās, tad bieži vien mūsējiem veicās, kad neveicās, tad tas jau visur tā. Jā. Visā pasaulē līdz te ir vienādi. Jā, vai tu, piemēram, un citreiz man, piemēram, arī ir, kaut kā sāpīgi, vai neskatīties, ka kādam sportistam vai pēc kaut kāda neveiksmīgāka starta, tad ir ļoti daudz tādu, varbūt arī negāciju, kas birst pāri, par visdažādākās. Kā tev ir, kā tu uz to skaties, jo tu arī tomēr dzīvo tajā sporta iekšienē, un tad tu varbūt redzi. Es ceru, ka tie sportisti nelasa masveidā komentārus. Bieži vien jau tomēr kaut kā uzzina to. Jo es nezinu, cik lielā mērā, bet, piemēram, Marijana Pahara savulaik aiziešana no Latvijas futbola izlases galvenā trenera amata lielā mērā ietekmēja arī tāda veida komentāri. Jā. Viņam Kaspars Gorkšeldovs teica, Marijana, nelasi tu tās muļķības. Viņš to pārāk tuvu, pārāk dziļi uztvēra, un vai tas bija izšķirīgais iemesls, bet būtisks tas bija noteikti. Un man viens labs paziņa ir, viņš teica tā, toreiz vēl hokeja komentēja, viņš atbrauc uz Latviju. Kaut kā mēs sākām runāt arī par tam līdzīgām lietām, par komentāriem, par visu kaut ko. Viņš man teica tā, kas es esmu dolārs, lai visiem patiktu. Īsi un precīzi. Visiem izpatikt, tas ir pēdējais, ko var darīt. Tev ir kaut kāds savs stils, tev savu pieeja, tev savs viedoklis. Es nekad neesmu uzspiedis, ka mans viedoklis ir vienīgais pareizais. Jums ir tiesības uz savu viedokli, bet tas nenozīmē, ka, ja mans viedoklis nesakrīt ar jūsējo, ka es vispār neko nesaprotu no kā. Varbūt jūs otra puse neko nesaprot. Man vienreiz bija tāds naktsklubs 4 balti krekli, kur es diezgan bieži apmeklēju. Es lasīju, ka tu bieži apmeklētājs vispār. Man tur bija visi pazīstami, sākot ar virtuves meitenēm un apsargiem un beidzot ar īpašniekiem. Jā. Es tur gāju vienkārši satikties, papļāpāt. Jā. Un arī vienreiz viens puisis piegāja, kaut ko tur sāka. Tur pa motokrosu, tur atkal kaut kādas muļķības stāstīja. Es motokrosu nebiju komentējis gadus 3 vismaz. Es viņam teicu, paga. Tev ir laba atmiņa. Es gadus 3 neesmu runājis par motokrosu, nekur neko komentējis. Jā, es saku, labi, okay. Nestrīdēsimies. Nosauc man kādas 2 muļķības, lai nākamreiz zinātu, ka tās muļķības. Jā. Tā es tagad neatceros, bet kā tad tu zini? Viņš tur vēl kaut ko. Es saprotu, ka, labi, cilvēks bija ierēbis, bet, vienalga, tas ir, vislabāk, es cenšos nestrīdēties ar tam līdzīgiem cilvēkiem, bet ir ļoti labi iedarbojas tas, tiklīdz tu pajautā kaut ko konkrētu. Lūdzu, man nosauc vienu piemēru. Tad mēs varam padiskutēt, vai tās ir muļķības vai nav. Bet kā par brīnumu, gandrīz nekad nav tāda piemēra. Ne, ir bijuši, bet tad mēs nonākam pie kopsaucēja. Mums ir dažāds vērtējums tam visam, bet tā ir tikai normāla parādība. Ja mēs visi vienādi domātu,
šausmīgi garlaicīga pasaule būtu. Absolūti. Tā tik ir mērce. Gatavota no certificētiem tomātiem. Pilva labi, iet kopā. Cik tu vispār šobrīd jūties brīvi runāt par tiem notikumiem pirms 2 gadiem? Nu jau ir Anatolijas, starp citu. Kādiem notikumiem? 2024. gads. Pusotrs gads, jā. Pusotrs gads apmēram ir pagājis. Nu, gandrīz jau 2, man šķiet. Nu, man Ines Vaikulta arī prasīja dziesmu par dzīves, teica, ka es par šo tematu runāt. Negribu to apspriest vairs, jo kas ir pagājis, jāskatās uz priekšu. Šie jautājumi jāuzdod Zaķisalā, ne jau man, vēlams vienam konkrētam cilvēkam, bet lai tas paliek. Bet katram gadījumam ir 2 puses, katrs koks ar 2 gadiem. Jo es jau to zināju septembra sākumā, man to pateica, ka es ar tevi vairs es nolēmu, ka mēs ar tevi vairs nesadarbojamies un tā tālāk. Es speciāli nevienam to nezināju vispār neviens. To zināja viens mans labs draugs. Es zināju, ka viņam būs muta aizslēgta uz visām iespējamām atslēgām, un viņš nekad nevienam nekur neteiks. Es negribēju, lai rastos iespējas, ka es tagad skraidu un sūdzos visiem. Pienāks biatlona sezonas sākums, tauta uzzinās pati. Tā kā pienāca, tad sākās, jā. Es, protams, paredzēju, ka kāds kaut ko uzrakstīs, ka kā tā, bet to, kas notika tad, es to uztveru par visaugstāko novērtējumu, kāds vispār ir iespējams. To nevar pārspēt nekādas tur, goda raksti, vienalga kas. Augstāks novērtējums nemēdz būt, kā notika tas, kas notika pēc tam. Tā cilvēka atbalsts, kas tev bija, vai ne? Tas, kas man arī privāti daudz rakstīja un tā, un es teicu, es nekādos komentēšanās nepiedalīšos, kaut gan tur, arī, tā jau nav, ka tu neko neteici, bet es nekad nevienu sliktu vārdu neizteicu un neteikšu par Latvijas televīziju vienu iemeslu dēļ. Man tur deva iespēju, un es tur izaugu, un nekur citur. Un tie bija pilnīgi citi cilvēki. Tā bija pilnīgi citi, kas man uzticējās, kas man deva tās iespējas, un arī lielākā daļa no tiem cilvēkiem, kas tagad tur ir. Bet es, Anatolija, zini, par ko domāju? Es vienkārši domāju par to, kā varbūt... Pat nerunājot par to situāciju, kā notika, kāpēc, bet par to cilvēks. Mēs uz šo jautājumu līdz galam nevaru atbildēt. Nevar, vai ne? Man tur bija mums tā saruna, teica, lai tas paliek starp mums, un tieši tāpēc, lai tas arī paliek starp mums, bet es nevienu argumentu nesaklausīju. Varbūt slikti klausījos, nezinu. Bet, labi, tas tā. Galu galā man nākamā dienā piezvanīja Toms Cicens no... Tu esi mans kolēģis, tad man prieks par to. Jā, un pateica, Antoni, mēs taču kādreiz kopā strādājam. Tom, kur ir problēma? Problēma ir tāda, ka tev vajag atbraukt pie mums ciemos. bet es vienkārši domāju, tu par to uzzināji agrāk, ja tu līdz ar to jau varēji to savus... Es gribu par tavām iekšējām sajūtām. Tas nebija viegls laiks, teikšu, kā ir. Jā. Emocionāli, ko tas nozīmē, ka tu esi... Emocionāli tas nebija vienkārši. Labi, es nekur tur... Nevienam nestāstīju neko, un es negribēju, lai tagad, kreipās skraida sūdzās visiem tagad. Nē, tā nekad nebūs. Bet tas nebija vienkārši. Jā, man bija ko darīt, bet jo tuvāk nāca tā biatlona sezona, es jau tagad nesakoju biatlonam mazāk kā tad. Man ir ļoti daudz, kas, diemžēl es pagaidām to tur varu izmantot. Man tos dažreiz kādu podcastu uzaicina, tas ir kaut ko interesanti pastāst no aizkulisēm un vēl no kaut kā. Bet, ko darīt? Kā, es nezinu, kurš to rakstīja tur no televīzijas puses, laikam meitenei kādai pateica, lai viņa uzraksta, ka tagad jauns skatījums būs šeit tagad. Ja tas ir jauns skatījums, tad laikam mēs kaut ko nesaprotam no jauna skatījuma.
Man šajās olimpiskajās spēlēs arī man bija kad diezgan daudz lasīju par ierakstus, kas cilvēki, kas par tevi rakstīja, par to, ka tu ļoti pietrūksti. Jā, es arī šo to lasīju. Lasīju tomēr, jā, nonāca. Nē, parādās jau šur tur. Man ir, kas atsūta draugi un paziņas. Tu lasīji, ko Abons teica? Lasīju, jā, virsrakstu izlasīju. Ko es tur varu piebilst? Neko. Es varu atkārtot tikai to, ka es neatceros, kuram žurnālis teica, ja man būtu tik garas rokas, es tos visus cilvēkus apskautu, kuri to rakstīja. Bet tas ir lielākais gandarījums, kāds var būt. Visaugstākais, jo tas nozīmē, ka tu tomēr, to, ko tu darīji, tas nebija velti darīts. Un ko tu turpini darīt. Jo vēl augstāk to novērtēt nav iespējams. Tā ir. Jo es atceros tik daudz, man draugi no grupas instrumentu treneris Jānis Šipkēvics par tevi bija. Viņi tak bija toreiz televīzētām krekliņiem iegājuši. Es jau abiem teicu, čaļi viss cauri. Jūs esat celā nelaidīs. Nē, labi, tas bija pa jokam, gan laida, gan laidīs. Tāpēc jau pasauli nesabruks. Būs citādāk. Bet zini kā, ir vienmēr svarīgi, ka tajā brīdī, kad ir tā kritienu sajūta, kas ir milzīgi, tas, kas ir sāpīgs pārdzīvums, ka ir tas tīkls, kur tu jūti, ka tevi noķer tie savējie cilvēki apkārt. Nē, man redzi ļoti, liels tas būtu pieticīgi teikt, ļoti milzīga. Pat nozīme bija tam, ka es tomēr darbojos Rādio SVH katru rītu. Un tur ir tik laba aura tāda. Es katru rītu ar patiku braucu uz darbu, es droši vien tajā laikā tur pavadīju vairāk laika nekā parasti. Vienkārši, lai kaut ko vairāk pozitīvu sajust un būt tur kopā ar kolēģiem. Bet tas patiesībā bija ļoti, ļoti tāds, glābšanas riņķis, es to varbūt arī neslēgtu, bet tam bija ārkārtīgi liela nozīme, ka tev ir tāds ļoti tāda liela pozitīva sala, kur tu vari atrasties. Jā, un tas, protams, bija arī visādi citi pasākumi. Viss notiek sports, es jau tomēr iespēju robežās cenšos apmeklēt sporta notikumus arī tad, ja man par to nav jāraksta vai jākomentē. Vienkārši, lai satiktu paziņas, draugus, parunātu, lai būtu tai vidē visu laiku kaut kā tā. Runājot vispār par to mūsdienu pasauli, es gribu parunāt par tādu tematu, kā cilvēki, kuri ir ar lielu pieredzi, gados jau vecāki, vai tu jūti kaut kā, kad ir kaut kādā mērā stereotipi apkārt, kas valda, vai tomēr ne? No kolēģa puses noteikti ne. Jā, jo tas ir būtisks jautājums, par ko ir jārunā. Man visapkārt ir absolūti jaunāki cilvēki, cita paudze. Bet mums ir ļoti labas attiecības. Man ar vienu no Latvijas televīzijas kolēģiem, no sporta redakcijas žurnālistiem, nevis nav sliktas attiecības, man ir ļoti labas attiecības. Mēs vienmēr kaut kur satiekamies, papļāpājam un, viņiem arī tur ir savs viedoklis, bet es nevienu nesaukšu vai sazinu. Kāds ir kaut ko ne tā sapratījis, bet arī tie, kas ir 11, 20 gadus jaunāki, 30 gadus pat jaunāki, arī tādu paudzi jau ienāk un vēl, kas tikko kaut ko sāk darīt. Es nezinu, mēs kaut kā ļoti normāli satiekam. Ir, protams, viena daļa, kas vienreiz viens tas trāpīgs apzīmējums viņiem. Datoržurnālisti kaut kā tā, kurus neviens nezina, un arī viņi nevienu klātienē nezina. Viņi tikai, tas, manuprāt, ir. Viņi ļoti daudz ko zaudē, ka viņi klātienē nekur gandrīz neparādās, ka viņi nav. Bet tas nenozīmē, ka arī tādiem nav jābūt. Arī tas tāda viena niša varbūt, kurai jābūt aizpildītai. Bet nē, tur tādā ziņā es nekad neesmu kaut kā, pāris reizes varbūt, tur viens bija interesanti uzrakstījis, bet tas bija 11 gadus 11 atpakaļ par kaut kādu uzvārdu. Mums tur bija viens holandiešu futbolists bija, un es rakstīju, ka tā nav pareizi. Viņš nav tur, viņš ir
flāms vai holandietis. Bet viņš nav angliski runājuši, viņa uzvārdu līdz ar to citādāk izrunā. Viņš man uzrakstīja, tā nav moderni tagad. Un es viņam uzrakstīju, nav moderni, nemoderni, ir pareizi vai nepareizi. Ir divi varianti, ko nozīmē moderni. Tas, ka jaunieši savā starpā tā runā, labi. Es tāpēc teicu, ka, diemžēl, tā lielākajai daļai, uz lielāko daļu tas neatiec 100%, bet ir viena daļa, kas, piemēram, nepievērš nekādu uzmanību, kā to uzvārdu vai vārdu raksta oriģinālā. Viņiem vienalga, vai tas ir čehs vai polis vai dānis vai vēl kaut kas. Pasaulē taču tikai viena angļu valoda. Tas nekas, ka nav tāda hokeista Čaras, bet ir Hara, vai ne? Tas nekas, ka nav tāda trenera kā Mičels, bet ir Mihels, ja viņš ir holandietis, CH un tā tālāk. Tas ir tāds nians, mēs tagad neiebrauksim tādā valodu specifikā, jo mums kādreiz tieši mācīja, ka ļoti uzmanīgam jābūt pret īpašvārdiem, uzvārdiem, tur pilsētu nosaukumiem un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Kā tas ir pareizi? Galvenais, lai cilvēki saprot, par ko ir runa. Lai neiedomājas, ko viņš ar to bija domājis. Kas tas tāds, ko viņš te nosauca tagad? Bet no visām, protams, ka dzīvē jau ir visdažādākās pieredzes, un tad labās ziņas ir tad, ja mēs no tām iznākam ārā un spējam atkal skatīties citādi, vai ne? Ir jau labs teiciens. Viss, kas man nenogalina, padara mani stiprāku. Tu kļūsi stiprāks, jā? Nē, es to nedaudz citādāk teiktu. Stiprāks, ne stiprāks, bet tu citādāk uztver to situāciju, tam līdzīgu pēc tam. Droši, varbūt negluži mierīgāk, bet ne tik sāpīgi, pilnīgi noteikti. Es gan ceru, ka tam līdzīga situācija vairs nebūs manā karjerā, bet vienalga, tu kaut kā to citādāk sagramo. Jo vai tev āda biezāka paliek, vai kas, es nezinu, vai varbūt tu uz to citādāk paskaties. Ir jau viegli pateikt, es pats to saku, un ka nevajag iespringt par situācijām, kuras tu nevar ietekmēt. Bet pateikt ir droši vien viens, vai ne? Jā, bet pamēģini neiespringt. Jā, tieši tā. Vai tev ir bijušas vēl varbūt dzīvē kaut kādas tādas situācijas vai notikumi, kas ir bijušas tās tavas mācības, vai kas ir tev arī mācījušas varbūt skatīties uz dzīvi citādāk? Šis pats, ko es teicu, ka nevajag varbūt tik ļoti iespringt uz tādām lietām, ko tu nevar ietekmēt. Labs papildinājums šim teicienam ir teiciens arī tās pāries. Bet tas viss ir teorijā, praksē. Viss, kas notiek uz labu. Skaists teiciens. Principā, ja tā pāanalizē, galu galā tā tas arī ir. Bet tu jau nezini, kad tas uz labu notiks. Pēc gada, pēc 2, pēc 5, varbūt pēc nedēļas. Un tajā brīdī tev liekas, ka kas tās muļķībām, kā tas var notikt uz labu? Izrādās var. Bet tas droši vien tas laika nogrieznis varbūt arī ļoti gārš. Jā, gārš arī varbūt, protams. Tas tā. Es nezinu, man tam līdzīgs gadījums, tieši tam līdzīgs bija pirmais, tāpēc man nav ar ko salīdzināt. Tāda profesionālā ziņā, tu tur es mācījies no tā, ka varbūt nevajag pārsteidzošus lēmumus pieņemt, bet te pašā laikā nedrīkst nokavēt pieņemt pareizo lēmumu. Kā te 10-niekā trāpīt? Dažādi gadās. Jebkas, kas ir tevī doticis, tā ir tava pieredze. Jo lāps, slikts, tas ir tikai tevi noticis, un tu caur to izēji, un tas kaut kāds pēdas atstāja. Un tā ir, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Ir tev kaut kādas atziņas, kuras tu varbūt arī ar tādu šodienas skatu punkta
vispār arī izvērtējot to, kas ir noticis, piemēram, tavā dzīvē, tu skaties pilnīgi citādāk nekā, piemēram, pirms gadiem 10 vai 20. Nu, kas ir tāds, ko tu esi tā kā sapratis, nu, kas tev liekas tādas svarīgās lietas dzīvē, jeb tādi pieturpunkti, ko tu varbūt ņem arī, nezinu, kā tādu savu ceļvedi ikdienā? Nekas tāds ļoti, ļoti kardināli citādāks diez vai ir noticis. Es ļoti sen sapratu, ka visu, ko tu vari sasniegt un izdarīt, tikai pats tu to vari izdarīt. Man nekad nebija tāda situācija, ka tev kāds pastāv no muguras kaut kur iebīda un tā tālāk. Un tas ļoti labi tieši, jā, un pa draugam, teiksim, jā. Ka tu, tikai no tevis paša ir, gandrīz viss atkarīgs. Gandrīz tāpēc, ka, tomēr apstākļi mēs būtu dažādi. Dažreiz tu esi vismaz pirmajā brīdī bezspēcīgs pret blakus apstākļiem. Bet nevienalga. Pienāks tā diena, ka tie apstākļi būs bezspēcīgi pret tevi. Bet, lai kaut ko tādu kardināli citādāk, nezinu, man tas viss, ko es tikko teicu, tas, man liekas, ir diezgan sen, jo man bija ļoti daudz labu skolotāju. Ne tikai sporta žurnālistikā, bet vispār šajā profesijā kā tādā, un ne tikai šajā profesijā, arī dzīvē ir gadījušies tādi gudri cilvēki, jā, kas tev nenodarbojas ar pamācībām, bet kuri tev īstā brīdī pasaka varbūt vienu teikumu. Un tā, kad tu sāc domāt, tad tu saproti, jā, tas taču ir tik vienkārši, kāpēc es pats to neiedomājos. Mēs bieži vien arī manā podkāstā runājam ar cilvēkiem, kas daudz ko dara, katrs savā jomā, vai tā būtu radošā sfēra, kino, māksla vai sports. Mēdz saskarties ar tādu izdegšanu, jeb tādu citi savukārt ar tādu pārslodzi vai, ar tādiem, zini, ja mēs tādu kardiogramu zīmējam, tad tie zemie, kur tādi zemāki punkti, kas ir tāpēc, ka vienkārši varbūt tajā galvā ir kaut kādā brīdī par daudz un tu netiec ar visu galā. Tev tā kādreiz ir bijis, ka tu esi tāda izdegšanas sliekšana? Nē, es nekad nesiedomājos par šādu tematu. Varbūt es to nesajūtu, tas ir cits jautājums. Bet es esmu tajā vidē, kas man interesē tagad nemazāk, kā interesē skolas laikā, pieņemsim. Jā. Tikai tagad citas iespējas to interesi apmierināt. Un man mamma kādreiz jautāja, tu vispār kādreiz ies atvaļinājumā vai neies? Es neatbildēju, es nenogurstu no tā, ko es daru. Man tā ir brīžiem kā izklaide. Labi, ne gluži izklaide, bet tu to es tieši, Anatolija, zinu, kā bija, es kaut kur es lasīju, interviju, vai kaut kur par tevi bija tā, ka rakstīts, Anatolija, ko tu dari brīvajā laikā? Paskatos kādu sportu pārraidi. Nē, arī tā ir, jā, bet tu to skaties citām acīm, un citām emocijām un citādāk uztveri. Tas ir viens. Otrs, 24/7 nedrīkst būt sports, jo pasaulē ir tik daudz visādi interesantu lietu bez sporta, ka kaut ko citu arī palasīt un padomāt par kaut ko citu un kaut ko apskatīties. Un es pat tagad pēdējās dienās es nejauši uzķēru 2 vecās labās filmas. Dāvans pa telefonu un liekam būt. Vai es ar tādu baudu noskatījos tās vecās filmas, un tik sen nebija redzētas. Abas, vai ne? Arī tā ir atpūta, atslēgšanās. Es, teiksim, Midsomeru regulāri paskatos, tā man patīk. Žēl, ka Vēra beigusies. Jā, tas bija super. Jā, tas man super patika. Tas bija vispār labs, man arī patika. Jā, un tā kaut ko es teiksim, ja man ir laiks, es cenšos Volmāra jubilārs tās pārraides paskatīties, vienmēr ļoti interesants. Volmārs jau prot. Kas ir vēl tas, ko tu, piemēram, dari, lai atpūstos? Pie draugiem ciemos aizbraucu. Jā. Man ir tāds ļoti labi viena dakteru ģimene, jā, un mēs tad
Bez iemesla. Sen neesam tikušies. Piektdien? Nē, labāk sestdien. Labi, sestdien. Jā, mēs pēdējo reizi apvienojām tagad basketbolu skatīšanos Latviju, Poliju. Labs noskaņojums mums pēc tam gan nebija, bet nekas. Viss pāriet zaudējumi, atnāk uzvaras un otrādi. Kaut kā tā, jā. Man, diemžēl, ļoti reti sanāk, es gribētu daudz biežāk un ilgāk aizbraukt, jo man kopš vecāki nomira, mums ar māsu ir, māsa dzīvo tur netālu, viņa skolā laukos strādā. Mums ir māja fantastiskā vietā, tas ir, kur Daugavas loki beidzas pirms Daugavpils. Tur skaisti. Pie Krāslavas šosejas, tur jā, māsai tur fantastiski viss iekopts. Bet pa ziemnieks nedzīvo, arī nekurina. Pavasaru es tur mēģinu izrauties uz 3-4 dienām vismaz. Televizors tur nav, miers. Kaut gan es arī šeit bieži vien ir tāda vakara, ka es televizoru vēl neieslēdzu. Man neprasās tajā vakarā tagad slēgt televizoru, es par programmu neapskatos, ko tur šovakar rāda. Ir citas lietas, ko padarīt, bet tur man kādreiz gribētos izrauties uz kādu ilgāku laiku. Pagājušajā vasarā man it kā izdevās, bet 3,5 no 4 dienām bija lietus. Smidzināja vai lija. Pēdējā dienā, kad tur bija sacensības, kam bija jānotiek, tad viss bija kārtībā, protams, bet tad man atkal nebija laika nekur tur pavazāties apkārt. Tur gan no bērnības draugiem, viens ir, bet viņš pilsētā dzīvo, un vēl viens tur arī nedaudz tālāk, bet tur tieši apkārt, tur, diemžēl, neviena nav vairāk. Nav fiziskā ziņā, diemžēl nav. Mainās. Jā. Tu minēji, ka tu skaties Latvijas-Polijas basketbola spēli, pieminēji, ka, protams, ir uzvaras, ir zaudējumi. Es atceros, pirms vairākiem gadiem es taisīju filmu, veidoju dokumentālo filmu par Māri Strombergu, un īstenībā man ārkārtīgi patika tās sarunas ar viņu, un viņš minēja tādu savu pārdomu par to, ka viņa prāt bērni nevienmēr tiek mācīti pareizi tajā sporta vidē, cik ļoti svarīgi ir iemācīties un prast zaudēt. Pareizi uztvert. Jā, un ka zaudējums ir nepieciešams, neskatīties uz to vienmēr tikai ar tādu sliktu. Protams, ka mēs saprotam, ka nav forši visu laiku zaudēt. Kā tu to redzi? Apmēram tāpat par zaudējumu nav jāpriecājas, bet zaudējums nav traģēdija. Traģēdija tad, ja kāds tuvs cilvēks nomirst, tā ir traģēdija. Jā. Zaudējums sportā tā nav traģēdija, lai cik sāpīgs tas būtu. Un tas, to bērnu uztveršanu jāmāc no bērnības, un tur arī ļoti lielā mērā vecāki pie vainas, jo vecāki bieži vien grib daudz vairāk uzvarēt nekā tas bērns un daudz vairāk un sāpīgāk to pārdzīvo, jo man vienam pazīstamam trenerim reiz atnāca mamma un teica, klausieties, kāpēc jūs man dēlu ielikāt no uzbrucējiem aizsardzībā hokejā? Viņam labi pirmā piespēle, es skatos, viņš gudrs puika, viņš varētu, bet jūs ziniet, ka NHL uzbrucējiem maksā daudz vairāk. Treneris sākumā domāja, ko lai viņai pasaka kaut ko tādu, lai viņa neapvainojas. Puikam 9 vai 10 gadi. Es teicu, klausieties, pagaidīsim gadus 5, tad parunāsim par šo tematu. Vai ne? Jā. Viņš saka, es savā karjerā kaut ko tādu nekad nebiju dzirdējis. Viņa zēnam 9 gadi, viņiem izreitinājusi, cik viņš pelnījis NHL. Es viņam teicu, tev vajadzēja viņai pateikt, ka Kanādā no 1000 bērniem viens iekļūst pamatsastāvā NHL komandā. No 1001. No 1001. Kanādā. Tāda statistika tā, jā. Mums tas procents noteikti ir lielāks, mums to cilvēku mazāk, bet ne par to ir runa. Man ļoti patīk, un Latvijas televīzijas ļoti labs pārraids par to taisīja. Skandināvija, Norvēģija, Islande. Man ir viens ļoti, ļoti liels raksts par to, kāpēc Norvēģija ne tikai ziemas sportā, bet vispār strauji iet uz augšu. Tas ne tikai uz Norvēģiju attiecas. Tāpēc, ka viņiem ir tā attieksme līdz kādiem, tas atkarīgs no sporta veida, bet lielākā daļa sporta veida, līdz kādiem 13, 14, dažreiz pat 15 gadiem tu vari ar 3 sporta veidiem nodarboties. Darbojies, ja tu vari. No tevis neviens neprasa nezin ko. Lūdzu, tas pats slavenais viņa futbolists Holands. Viņš bija
Norvēģijas handbola jauniešu izlases kandidāts. Viņš ļoti labs slēpotais bija. Viņš bija ļoti labs vieglatlētis, ja mamma vieglatlēti. Tā kā viņš skrien, kā viņš to startu uzrāvienu taisa, viņa to tehniku, to kāju, visu to ģeometriju vieglatlētiem rāda, cik tas ir pareizi un kāpēc viņam tas tā izdodas. Viņš izmēģināja visu, beigās tēva gēns, futbola gēns ņēma virsroku, viņš spēlē futbolu. Bet šim tematam ir nepieciešams turpinājums. Tie, kas ir talantīgākie no tiem, kas 13, 14, tur puikas ar meitenēm kopā futbolu spēlē vienā komandā, tie, kas ir talantīgākie, tiem tiek piedāvāts un ir iespēja turpināt, iet uz to sasniegumu sportu. Pārējie, lūdzu, jūs darbojaties, viņi kļūst par vecākiem, viņi nāk tur, nevis māca trenerus, kā trenēt, bet palīdz viņiem. Tie, kas ir talantīgākie, tiem ir iespēja, lūdzu, ja tu gribi, tev ir. Un ja kāds man vēl kādreiz mēģina teikt, ka Mūrjāņu sporta ģimnāzija, tas ir kaut kāds novecojis padomju produkts, tas cilvēks vispār neko nezina. Ar ko sāka Vācija, kad apvienojās sportā? Ar to, ka saglabāja labākos DDR, jeb VDR sporta internātus. No kurienes nāk Mums tikai Mūrjāņi ir palikuši. No kurienes nāk Francijas biatlonisti? Ne no Sētas. Tam līdzīgas skolas, ziemas sporta veidiem. Norvēģijā reiz labi brāļi, viņi caur klubu, bet pārējie lielākā daļa. Tam līdzīgs princips. Kāpēc zeļ un plaukst handbols Nīderlandē? Tāpēc viņš taisīja speciālas skolas. Kur attīstīties. Tiem, kas ir talantīgāki, kuri patiešām var redzēt, ka tur kaut kas būtu. Un pirmais punkts, ja viņš to grib, nevis tev jāiet mācīties uz to skolu, tāpēc, ka tur jāiet mācīties. Es negribu. Man vienam labam draugam, vienam no Latvijas labākajiem handbolistiem, puika, 2-metrīgs vārdsargs, Vācijā, Bundeslīga, viņam ir iespēja turpināt, viņš Latvijas junioru izlasē. Viņš pabeidz skolu, viņš pateica, nē, es negribu. Es iešu mācīties, es gribu to. Ko tu viņam var pārmest? Nevis vairāk, viņam nedrīkst neko pārmest. Lai iet, lai pilnveidojas citā jomā. Bet, ja tev ir talants un tev ir iespēja, tad uz priekšu. Un šo tematu vajadzētu paturpināt, kā tas notiek. Ne tikai šajās valstīs. Kāpēc mēs skatāmies vieglatlētiku? Austrija, Šveice, tāpat ir Norvēģija. Pa Poliju nerunāsim, tur, man liekas, viņi ir atgriezušies augstāk jau nekā viņi kādreiz bija. Kāpēc viņi augstā līmenī, Grieķija, arvien vairāk disciplīnās? Tieši šī iemesla dēļ. Nevis tā ir kaut kāda nejaušība. Pēkšņi viņiem tā gadījās. Pēkšņi tā, tu uz ielas vari pēkšņi paslīdēt un nokrist. Tas var pēkšņi gadīties. Sportā pēkšņi nekas negadās. Zini, vēl tāds, es pieļauju, ka šeit tev arī noteikti ir savs viedoklis un savs domas, bet man nebeidz nodarbināt. Zini, kurš jautājums par sportu? Mēs, starp citu, ar Tīnu Graudiņu arī par to runājam. Tātad īpaši, kas ir laikam jau, tas tavs biatlons arī īstenībā. Labi, vieglatlētika vēl īpaši. Tā kā tu skaties, piemēram, vasaras olimpiskās spēles, vai skaties vieglatlētikas čempionātu, un katru reizi, Anatolija, bez izņēmuma, tiek pārspēts kāds rekords. Vienmēr nav. Jā, un es domāju, cik tālu tas cilvēks var iet. Tas Norvēģis tagad, tas distančnieks. Katru gadu. Klebo, jā. Bet katru gadu vieglatlētikā labo 1, 2 rekordus. Nav tik traki, kā mums šķiet. Un no tiem 3 2 labojas ir Duplāntis kāslēkšanā, jā. Tā nav tik traki, kā tas ir mana iedoma, ka ir tā, ka visu laiku kāds kļūst labāks. Pat Grieķis 6-17 uzlec. Duplāntim jāsāk baidīties. bet nē. Nav tā, ka cilvēkam ir robežas, cik tālu viņš var iet. Viens to nav izreitinājis. Tas viss jāskatās kompleksi. Jā. Uz to lietu var paskatīties arī no otras puses. Un kādreiz, kad bija izdeģis celiņš vai tas sarkanais celiņš, tenisita celiņš, naglens, inventārs, viss. Vieglatlētikā Latvijas čempionātā vidēji bija augstāki rezultāti nekā tagad. Labi, tagad tur startē lielākoties jaunieši.
pieaugušo tur ir maz, tāpēc, ka tu pabeidz skolu, tev var būt medaļas tur jauniešu Eiropas vai junior čempionātos, un tu neesi nevienam vajadzīgs. Meklē savu atbalstu, meklē savu sponsorus, meklē, piškam. Tu nevajag. Brauc uz Ameriku mācīties, ja tur ir piedāvājumi. Tu individuālajiem sporta veidiem ir daudz sarežģītāk nekā sporta spēlēm. Bet par tām robežām, tas ir mūžīgais jautājums. Tā, kad cilvēks pirmo reizi noskrēja, tas bija pirms 65,5 gadiem, 100 metrus 10 sekundēs pa izdeģu celiņu. Jā. Tad, ko tā, tas ir? Tālāk vairs. Pagāja 8 gadi, un tad noskrēja ātrāk. Pirmo reizi jau ar elektroniku. Labi, tā bija Augstkalna, tā bija Meksika. Bet vienalga, tā kā noskrēja Usains Bolts, ko man lemējās klātienē redzēt, gan Pekinā, gan pasaules čempionātos. Mēs Pekinā laikam satikām lietuviešu treneri. Viņš sprintā, principā, tajā laikā bija un labākais treneris Baltijā. Viņš pienāca, viņš teica, es nesaprotu. Mēs ar Guntu Pederu kopā komentējām ar mūsu vienu no labākajiem barjeras sprinteriem savulaik. Gunts viņus daudz labāk nekā es pazīstu. Viņš saka, ko tu nesaproti? Es saka, es nesaprotu, kā? Es saprotu, ka var būt tik garš solis. Bet es nesaprotu, kā ar tik garu soli var būt tik bieži soļi. Un to es nesaprotu. Vai ne? Tā fizika kaut kādas. Un pēc tam bija izrēķinājuši tas brīdis, kad tu skrien, tur sekundes, nezinu cik daļa, 1000 daļa, kad tev saskara purngala pēdas saskara celiņu. Boltam viņa vismazākā. Viņš principā tā kā lido. Viņam kaut kas tik īpatnējs, ko nevar uztrenēt. Jā, plus viņa garie soļi un viss kopā saliec, tad lūdzu rezultāts. Tas tik interesanti, vai ne? Viņš principā bet tāpēc jau ir interesanti, tu redzi to rezultātu, bet man jau vairāk interesē ceļš, kā tu līdz tam nonāc, ne tikai individuālajos veidos, bet arī sporta spēlēs. Jā. Kā tas iespējams? Un mūsdienās jau var atrast un izlasīt, būtu tik vēlēšanās to darīt. Tas par to ceļu, man liekas, arī tas ir tas, kas cilvēkiem patīk, kad tu komentē. Jo man arī vienmēr patīk, ka tu pastāsti, cik grūts vai cik dažāds ir bijis konkrētā sportista ceļš, līdz viņš tur, un vēl man patīk, zini kas? Un tu jau nevari attiecībām izmantot. Savstarpējām arī. Tas ir super interesanti. 90. gados, 2000. gada sākumā, kad Latvijas televīzija rādīja, sākot no 96. gada praktiski visus Eiropas un pasaules čempionātus futbolā. Tad bija, toreiz vēl nebija tie sociālie tīkli. Tagad, tad cilvēki zvanīja, tur rakstīja. Un lielākā daļa dažādu jautājumu bija no sievietēm. Viena daļa bija tādi. Viņš tur iepriekšējā reizē sāka stāstīt un nepabeidza. Atgādiniet viņam. par to un par to, jā. Jā. Bet tev tur mainās, tas tu patiešām aizmirsti dažreiz, ka tu tur kaut ko pēc tam atceries, citreiz neatceries. Un otra daļa bija, viņš tur pieminēja, viņš nevarētu pastāstīt sīkāk, kas tur, protams, ka varētu, bet jāprot to sabalansēt, tev tomēr jāstrādā uz bildi, uz to, ko rāda ekrānā. Atstāstīt tikai to, kas notiek bildē, tā nav komentēšana. Kādreiz mēs skolā rakstījām atstāstījumus un sacerējumus. Ir liela atšķirība, tāpat arī šeit. Tu atstāsti vai tu komentē un stāsti un kaut ko papildus pastāsti, jo Rīgas Ziņos laikam bija nesen intervijas arī, arī kaut 5. vai 6. reizi teica, ka es no savas puses to sen vairs neuztveru kā komentēšanu. Tā ir saruna ar skatītāju. Mēs skatāmies vienu un to pašu. Tu daudz ko zini. Iespējams, ka pat vairāk nekā es kaut ko. Tas ir ļoti normāli. Starp skatītājiem, līdzjutējiem ir tādi fenomeni, ka pabrīnīties var. Es pieļauju, ka attiecīgā situācijā, kad tas nepieciešams, es tev varētu kaut ko pastāstīt, ko tu varbūt nezini.
Kaut kā tā. Vai tev, vispār runājot par tādu sportu, ir kaut kas tāds, kas tevi spēja vēl mūsdienās tā ļoti pārsteigt un izbrīnīt? Tu ik pa laikam kāds pārsteidz ar kaut ko. Nu, tas gan, jā. jā. Tas jau sports ar to arī. Tad, kad tu esi it kā tik daudz Mēs ar Arni līdzīgi kādreiz par šito tematu runājām. Viņš teica, ka man patīk. Ko tu, es zinu, teātrī, ko tas viss beigsies. Bet sportā es arī tikad zinu, ar ko tas viss beigsies. Tur tā atšķirība. Tāpēc vienmēr degāts. Viņš bija liels sporta entuziasts, cienītājs. Viņš tur lasīja, gāja un skatījās. Mēs futbolā bieži vien satikāmies un visu kaut kur. Es atceros, kad es sāku darbu televīzijā, mans savukārt skolotājs tajā laikā bija Andrejs Ēķis. Un Andrejs Ēķis man sacīja, ka viņš mani paņēma tāpēc, ka viņš redzēja, ka man deg acis. Un viņš man novēlēja, lai man tās acis turpina degt visu mūžu. Tas ir tas, ko es teicu, ka man šobrīd kaut ko meklēt, atrast, uzzināt, tā degšana ir tāda pati, kā tas bija skolas laikā. Nekas nav beidzies. Nekas nav mainījies. Un tas ir apbrīnojami. Kā teica, tulkojot latviski Žveņeckis, nesagaidīsiet. Un tev pat nav nekas jādara, lai to mākslīgi inicētu. Tev vienkārši tas ir iekšā sirdī, vai ne? Man nekas nav. Es neko arī nedaru. Vienkārši dzīvo tajā. Jā, tas viss notiek, tāpēc, ka tas notiek. Kā tu, Anatolija, sacītu, kas tev šobrīd dzīvē ir pats svarīgākais? Tu man laikam nekad neviens nav jautājis vēl. Vismaz gadus 20 noteikti. Kaut ko vienu, lai draugi, tuvinieki, lai visiem viss būtu kārtībā. Es pats ar sevi tikšu galā, lai visiem citiem viss būtu labi. Tagad jau tā situācija paši ziniet, pasaulē nav tik vienkārši, un tas, kas tagad notiek, viss tās Irākas un viss pārējais, normāls cilvēks par to nevar nesatraukties. Jā, vienalga, ar ko mēs nodarbotos, ar sportu, vai ar zinātni, vai ar medicīnu, vai ar pedagoģiju, vai vienalga ko. Vai ar arheoloģiju, kāda starpība. Jā. Tomēr tas viss ietekmē, un tas nevar arī neietekmēt. Nevar neietekmēt arī visas citas jomas, un tā skaitā arī sporta joma, protams. Jo sports ir viena no dzīves sastāvdaļām. Vienam tas ir sports savai patikai un brīvā laika pavadīšanai, citam tas ir profesionāls darbs, tieksmi kaut ko sasniegt, iepriecināt miljonus cilvēku, tas pašas olimpiskās spēles pēdējās, tur bija tik daudz iedvesmojošu notikumu, iedvesmojošu personību, caur kurām jaunatni var tieši mudināt ar kaut ko nodarboties. Visiem nav jābūt čempioniem, tas ir tas, par ko mēs runājām. Jā, man daudz paziņu draugu, kuriem bērni nodarbojas ar sportu, bet viņi par laimi ir pietiekami gudri cilvēki, lai nerunātu kā tā mamma, kāpēc tu man dēļ ieliki aizsardzībā, nevis uzbrukumā. Teica, lai viņi darbojas, lai viņi ņemas. Jo tas disciplinē, tas tev iemāca strādāt komandā, kas tev vienmēr noderēs, vienalga ar ko nodarbosies, kur tu strādās un tā tālāk. Rēķināties ar citiem, tas tev iemāca disciplīnu, sakārtot savu laiku, jo tu vairāk kaut ko dari, lai cik tas nebūtu dīvaini, jo tu vairāk paspēji. Tā gan ir, jā. Tā ir, tas ir pārbaudīts. Un domājot, piemēram, par to, ko tu gribētu varbūt cilvēkiem vēl pateikt, noslēdzot šo podcastu sarunu, bieži vien ir tā, ka varbūt līdz galam ir pateikts tas, ko gribas cilvēkiem novēlēt vai likt par ko, vai likt aizdomāties ikdienā. Ja par novēlējumiem, tad, labi, divās daļās sadalīsim. Pirmā daļa attiecas, kāpēc es pēc spēlēm, vispār pēc jebkuras sporta pārējas saku, lai jums veicas. Yeah. Tā nav nejaušība. Es to kaut kad nesen izstāstīju kaut kur. Gunāra Jākapsona godināšanai es to izstāstīju. Ka bija mikrofona, tas jubilejas pasākums VF kultūras pilī. Kāpēc Winstons Čerčils nekad nenovēlēja veselību un naudu? Viena iemesla dēļ. Uz Titanika, viņš novēlēja tikai veiksmi. Uz Titanika lielākā daļa bija situēti vai bagāti cilvēki. Lielākā daļa bija
veseli, bet lielākajai daļai, diemžēl, nepaveicās. Tāpēc mēs novēlam, Veiksmi, pirmkārt. lai jums veicas. Jā, lai jums veicas, tieši tāpēc man tas tik ļoti iepatikās. Tev pārējais beigās kaut kas jāpasaka. Jā. Kurš izdomā? Man šis variants iepatikās, un tāpēc, lai jums veicas. Bet vispār jau man gribētos, lai cilvēki arvien biežāk atceras vienu ļoti senu gudrību. Nedari otram to, ko tu negribi, lai darītu tev. Un ļoti daudz, kas atrisināsies. Vai ne? Jā. Paņemt un padomāt par šo pašu. Par šo tematu. Seno, Jā. aktuālo, vienmēr tematu. Anatolija, milzīgs tev paldies. Man jau šeit, ka mēs vēl varētu ilgi runāt. Mierīgi. Es tik klausos un domāju, Dievs, es tev vēl nepajautāju par to sportu un par to politiku nepajautāju. Tak būs iemesls vēl uzaicināt. Jā, un vēl par visiem šitiem foršajiem visādiem notikumiem sportā, par tām emocijām, ko tas dod vispār skatītājiem un vispār tiem, ka tas ir burvīgi vispār, jā. Sports jau ir viena no tām retajām lietām arī, kur Latvija var sevi tik pozitīvi prezentēt pasaulē. Vai ne? Jā, mums ir izcili zinātnieki, mums ir droši vien daudzās jomās ļoti izcili cilvēki, es par to nešaubos, bet tās jomas nav tik publiskas, kā, teiksim, sports, kas visur, jā, kā pieņemsim tur tie paši aktieri vai vēl kaut kas arī publiskas lietas. Ir tādas šauras, specifiskas lietas, kur mums ir pasaules līmeņa cilvēki. Tādu ir daudz, bet viņi nav tik populāri, nav tik atpazīti. Sports tas ir tas, tu aizbrauc uz ārzemēm, ja tu pasaki, nezinu, tādu pazīstamākus uzvārdus, te pašā Kanādā, ja tu pasaki Hirba vai Ozoliņš, tev pat neviens nejautās, no kurienes tu esi. Jā, vai tu aizbrauc uz Itāliju, uz attiecīgu reģionu, un pasaki, Grumavs, viņa vārds vēl tagad uz asfaltu uzrakstīts. No 90. gadu Giro Itālija laikiem. Uzvārds. Tas ir tas pats Štrombergs toreiz, ko uzvarēja tas olimpiskās spēles. Jā. Tur arī daudz saka. Labi, Amerikā zināja, tomēr viņš tajā vidē visi zināja, no kurienes viņš ir. Bet arī tas ir. Man varbūt šī tēma tuvāk, tāpēc es tā uzskatu, ka tas ir tāda milzīga skatuve. Ceļš ir lielie pasākumi, miljoniem cilvēku to skatās. Pieminētās olimpiskās spēles. Kaut vai, jā. Stāsts, kur pēdējā laikā tur starptautiskā komiteja nedaudz vāra ziepes. Jā, tas tā maigi izsakoties vāra ziepes, tam es nevaru nepiekrist, bet cerams, ka tomēr brīžiem Tu zini, ko es tev liekas, ka viņi dzīvo savā pasaulē un tie sportisti savā pasaulē. Tu zini, ko vēl mēs nebeidzot šo podcastu, tad mēs jau atvadījāmies, bet mēs bišķiņ vēl paturpināsim, jo man arī tomēr tas ir tāds temats, kas liekas tāds aktuāls ļoti, par tām olimpiskajām spēlēm. Es pat dzirdēju komentētājus, kas sacīja tādus vārdus, ka ja šādi turpināsies, mēs minējam, ziepes ir mazākais, ko mēs varam sacīt par šo, ja turpināsies tā, tad iespējams pat vispār tā olimpisko spēļu būtība nākotnē ir apdraudēta, ka mēs nezinām, vai mēs vispār varam runāt par olimpiskajām spēlēm nākotnē, ja tas turpināsies šādā. Tās vērtības tieši tāpēc skolās bērniem arī jāstāsta un jāmāca, un tai pašā laikā jāstāsta, ka tas nav pareizi. Par tām lietām, kas tagad notiek, ka tas nav pareizi. Jā, tieši no Starptautiskās olimpiskās komitejas viedokļa, nevis tagad tas nav vajadzīgs. Tas ir milzīgs pasākums. Apskaties, cik cilvēki un man kolēģi bija aizbraukuši, viņi vairāk laika pavadīja, nemazākā sporta bāzēs ap kāda tur ir gaisotne, kāda tur milzīgas masas, kas brauc. Tie ir lieli svētki. Ja? Un kāpēc tos svētkus bojāt? Ko tagad darīsim? Tagad aizlieksim ASV sportistiem visur piedalīties. Kāpēc ne? Kādreiz antīkās olimpiskās spēles, kad notika, tika pārtraukti visi kari. Tas bija nerakstīts likums. Tajā laikā, kamēr notiek olimpiskās spēles, neviens karš nenotiek. Vai tas mūsdienās ir iespējams? Maz ticams, diemžēl.
Diemžēl. Visticamāk, ar tādu kaimiņu, kā ir mums. Tas ir pilnīgi nav ticams. Jā. Nu labi, pagaid, bet Anatolija, nē, mēs šādi nevaram beigt šo sarunu. Ar kaut ko labu, beigsim. Jā, beidzam ar kaut ko normālu vispār. Nu tad tā, tagad jau tuvojas pavasars, principā es teiktu, ka ir iestājies pavasars. Jūt, vai ne? Jau, es domāju, tūlīt jau kārtīgi putniņus dzirdēsim agrās rīta stundās mostoties. Tad ir futbola sezona sāksies vietējā. Motosporta sezona sāksies. Jā, F1 Pirmā sākās, formula 8. martā iet vaļā. Motocross 8. martā iet vaļā. Aprīlī Speedways iet vaļā. Rallijas turpinās. Speedways tāls sporta veids, es pat to zinu. Jā, tas pat nav sporta veids. Tas ir viena no dzīvesveids sastāvdaļām. Un tad ir tas hokeja čemps, atkal jau ir ko darīt. Pasaules kausa futbolā vasarā. Vispār, es nesaprotu. Bet tur arī es ar lielu satraukumu uz to skatos. Uz pasaules kausa, jā? Jā, jo tas ir ASV, Kanāda un Meksika. Kas notiek Amerikā? Kas notiek Meksikā pašais? Nav labi. Vienīgā mierīgā vieta ir Kanāda. Jā. Es nezinu. Jācer, ka līdz vasarai daudz kas mainīsies uz pozitīvo pusi, jo es nezinu, cik tam var ticēt, bet tur jau ir izskanējis, ka var arī nenotikt tas pasākums. Tas gan ir milzu trieciens. Tas būs pirmkārt lielajām televīzijām milzīgs trieciens finansiālā ziņā. Jā, tas nav vispār joka lieta. Bet tas nebūtu galvenais, jo svarīgāk ir drošība, neriskēt ar cilvēkiem. Protams. Trums par naudu šodien nav rīt nopelnīsim. Tas vēl nākamais viestunās iepazīties. Anatolija, uz to pozitīvo beidzot, tad var sakot, lai mums ir par ko labu runāt, lai mums ir emocijas ikdienā un lai tavu balsi mēs dzirdam bieži un es saku, ļoti. GO3 var dzirdēt bieži rādījos VH un mums arī tagad sava televīzija un ir viena interesanta ideja saistīta ar rādījos VH un televīziju, bet pagaidām es par to neko neteikšu, lai tas būtu kā pārsteigums. Ļoti labi. Un noslēpums. Jā, lai jums ir labi noslēpumi pārsteigumi. Apkārt tikai tie pozitīvie, vai ne, Anatolija? Beidzam ar to pagad pašu novēlējumu atkal vēlreiz. Lai jums veicas. Jā. Paldies tev, Anatolija. Forši. Paldies. Podkāsta draugi Spilva, Labreins,